Piezvanīsieties, un tad vienam no jums mēs piezvanīsim, bet lielā talka. Arvien vairāk par to runāja, palikuši tikai 16 dienas līdz lielajai talkai. Mēs, protams, arī saņemam no jums, skatītāji, arvien vairāk informācijas par vietām, kuras ir, kārtīgi piešmucētas, piesārņotas. Un īpaši lielu uzmanību mēs pievēršam tām, varētu teikt, tiem ziņojumiem, kuros norāda uz vietām, kur mēs pavisam nesen jau esam bijuši, un kur mums tika solīts, ka viss tā kā būšot kārtībā. Nu jā, teica, ka viss tiks sakārtots, viss tur būs. Vārdu sakot, laimes lācis jau visus gaudus jau uz lauka, un tūlītās ēdīsim pie tīra galda. Bet nē, mēs laižam uz Birzgali pa jaunām, jo Birzgalē ir iekārtota viena nelegāla atkrituma izgāstuve, un ir iespējamība, ka pilsētas doma, respektīvi vadības puikas, ir pielikuši roku pie tā visa. Bestabu Birzgales pagastā viesojās pirms 2 nedēļām, un kā redzams un kā stāsta arī vietējie iedzīvotāji, tad šī nelegālā izgāstuve vairs nav augusi. Tomēr mēs esam saņēmuši signālu par kādu citu nelegālu izgāstuvi arī Birzgales pagastā. Bestabu skatītājs, kurš vēlas palikt anonīms, norāda uz kādu pagasta nostūri, kur lēnām veidojas jauna nelegālā izgāstuve. Gadu jau točni tajā viss ir tas atkrituma kalns savest, kā ir. Jo, šitas viss uzbērts ir gada laikā tagad, kā ir. Starp šīferiem, betona bluķiem un zariem atrodama arī kāda kapu plāksnīte, kā arī vairākas kapu sveces un pat kauls. Tuvākie kapi atrodas vienieka 500 metru attālumā, un kā stāsta vietējie iedzīvotāji, tad pirms gada pašvaldība šeit ar tā saucamajiem simtlatniekiem veikusi sakopšanas darbus, kuru laikā demontēti arī vecie krusti. Kur tie tikuši aizvesti, nav zināms. Šeit ir tāda kapu plāksnīte, jūs redzat, ka tur vēl kaut kas tā kā no kapiem ir, jā? Tur ir krusti, sveces, viss, kas ir. Sākumā sākās ar to, ka lapas atveda. Lapas sapūst, tas ir skaidrs, viņš pārvēršas par organiskiem visiem. Kad visu šitos, lai ietaupītu naudu vai ko, es nezinu. Ja nevar uz turieni, taču kādreiz ar tādu musorņika nebija tur kapos. Kad pirms 2 nedēļām Bestabu viesojās Birzgalē, pagasta pārstāvis norādīja, ka nelegālā izgāstuve, par kuru jau ziņojām, ir tikai aizberga redzamā daļa. Lielākas galvas sāpes sagādā atkritumu kalni mežos. Manuprāt, tā lielākā problēma, ka cilvēkos ir jāmaina šī domāšana, ka es nevaru savākt to, kas man ir pagalmā nevajadzīgs, aizvest uz šo vietu, izgāzt ārā, un man nav nekāda problēma, lai pēc tam citi dara. Pēc Bestabu skatītāja teiktā, kapu atkritumu izgāšana notikusi par pašvaldības līdzekļiem. Traktors, viņš strādā konkrēti pagastām, bet es vārdus, uzvārdus negribu minēt. Es konkrēti pazīstu, viņus visus, kas ir. Minēt to es negribu. Jā. Bet tas varētu būt tā, ka pagasts ir pasūtījis, iedevis, lai izved šos atkritumus? Pagasts varbūt nav konkrēti teicis uz tejienu. Tas varbūt ir uz savu galvu kaut kas ir darīts, bet konkrēti ir no turienes ir bijis jāizvāc. Jā. Es katrā ziņā negribu piekrist jūsu teiktiem, tādas lietas kā krustu un kapu pieminekļu ņemšana un vešana kaut kur. Vešana nezināmā virzienā un izgāšana, tas nav mūsu spēkos. Mēs to nekad neesam darījuši un arī nedarīsim. Pagasta centrā uzstādīts konteiners, kurā iedzīvotāji aicināti izmest lielgabarīta atkritumus, nevis vest tos uz mežu. Simtlatnieku iesaisti, lai varbūt šos vecos kādus krustus tur demontētu? Nē, simtlatnieki iesaistās citās nodarbēs. Katrā ziņā vēlreiz atkārtoja, nekādas kapu pieminekļus mēs nekad neesam ņēmuši nost. Pasaka, Dievs to darīt, un nekur neesam veduši nezināmā virzienā. Jāatgādina, ka jau aprīļa nogalē visā Latvijā norisināsies lielā talka. Mūsu pieminētajā Birzgales pagastā nav pieteikta neviena sakopšanas vieta. Artūrs Paksivovejs, Bestabu.